Es domāju, piekritīsiet reti, kurš nezina Morganu Freemanu. Mēs šoreiz nerunāsim par to faktu, ka viņš 30 gadus pēdējos izstāsta pilnīgi identiski, bet par to faktu, ka viņš īstenībā cīnās ar mākslīgo intelektu jau vairāk kā gadu. Viņš stāsta, ka viņa tie juristi un advokāti ir ļoti aizņemti. Viņš tiek replicēts gan Twitterī, gan vizuāli, bet vairāk iet runa par viņa balsi, kura viņam īstenībā ir tāda diezgan ikoniska tāda. Un, protams, tā kā mēs viņu esam redzējuši, viņš ir piedalījies 100 filmās un arī viņa balss ir izmantot dokumentālajās filmās pa virsu. Tad to balsi noklinēt ir ļoti vienkārši. To var izdarīt pāris minūtēs. Es arī iepriekš biju devis vienu saiti, kur pat jau ir tā balss, ja mēs varam ierakstīt angļu valodas tekstu un mums būs viņa balss norunāta. Un viņš ļoti cīnās ar šo te mākslīgo intelektu, jo viņš saka, ka tie kreatori, jeb radītāji tur satura, viņu apzog tādā veidā, tā no vienas puses arī ir, jā, bet, es nezinu, ko īsti tur izcīnīs, jo tā īstenībā ir tāda nākotne, ka mēs, jebko mēs varam replicēt, mēs varam noklonēt, tāda radošās industrijas atkal kaut kāds tāds tracītis. Ko tu par to domā?